nobeigumā varbūt tās galvenās gūtās atziņas šo gadu gaitā. Franšīzes modelis ir, es uzskatu, ka labs veids attīstībai, tieši varbūt mūsu gadījumā, tāpēc, ka mēs paši neinvestējam tirdzniecības vietās. Tirdzniecības vietās investēja šie partneri, un līdz ar to mēs samērā ātri varam kāpināt apgrozījumu tieši pārdodot konkrētiem partneriem tikai preci, kā arī šī zīmola atpazīstamība samērā ātri aug pārklājot teritorijas. Pašā pamatā, kā jau es minēju, ir noteikti unikāla ideja, kas interesē citiem, līdz ar to viņi ir vieglāk pārdot. Bet tā kā šie franšīzes līgumi, viņi ir ilgtermiņa līgumi, 5 līdz 10 gadi, tad patiesībā tā ir diezgan liela atbildība mums kā uz franšīzes devējiem. Mums ir jādomā ne tikai par elementāru pasūtījumu nodrošināšanu, mums ir jādomā tālāk, kāds sortiments ir šodien, kāds viņš ir pēc laika, kāda mums izskatās iepirkuma daļa, kāda mums ir mārketinga plāns šogad, kāds viņš būs pēc gada vai pēc 5 gadiem. Līdz ar to tas bieži vien prasa samērā lielu laika ieguldījumu un finansu ieguldījumu, kā to varbūt gribētu dot konkrētā brīdī. Noteikti otra būtiskā lieta pēc unikālās idejas ir pareizie partneri. Partneri, tā kā tie franšīzes partneri un sevišķi sarežģītām arī teritorijām, kā es minēju, Ķīnai vai Saudarābijai, tad ar partneri ir ilgtermiņa darbs 5 līdz 10 gadi, un ar partneri jāstrādā katru dienu un jānodod dažāda informācija. Viņam tā informācija ir jāuztver un pareizi jāievada tirgu, un līdz ar to mēs diezgan lielu uzmanību veltam šai partneru atlasei. Un pat tādiem nozīmīgiem tirgiem kā Ķīnai, Krievijai, pat mērķis mums ir tāds, ka šeit ir meitas uzņēmumi, lai šie tirgi būtu pārskatāmāki, pārvaldāmāki un mazāk riska. Un kopš 2009. gada mums Krievijā arī ir meitas uzņēmums ar ofisu Pēterburgā. Un es varētu teikt, ka tas bija viens tāds no nozīmīgākiem soļiem līdz šim brīdim, lai šīs apgrozījums būtu pēc iespējas stabilākas.